Čau! Mani sauc Amanda. Man ir prieks tev redzēt šajā kanālā. Es atvainojos par manu balsi. Es nezinu, kas man ir noticis. Vakar bija vienkārši briesmīgi. Un arī tagad, ja es esmu pārāk slaupja, tad es svīstu. Man viss ausis ir pilnas, man deguns ir pilns, man kakliņš ir... Es nezinu, kas man noticis. Ja tu esi cilvēks, tad tev tavā dzīvē vai nu jau ir bijusi pubertāte, vai nu vēl būs pubertāte, vai arī tu esi tajā pubertātē. Ja tu man teiksi, ka tev nekad nav bijusi neviena pumpa, es nezinu, kas tu esi par cilvēku, vai tu vispār esi cilvēks. Jūs sapratāt, šodienas video būs par pumpām. Manuprāt, tā ir ļoti svarīga tēma. Man ir tāda sajūta, ka daudziem mans stāsts varbūt varētu palīdzēt vai iedrošināt. Pirmkārt, ko es vēlējos pateikt, es neesmu eksperts, tas, kas man der, iespējams nedara jums. Otrkārt, vienkārši mīlēsim savu tādu, kā mēs esam labi. Tas ir šādi grūti. Treškārt, šis video saucas manas sejas problēmas stāsts. Kad neesmu bijusi pie dermatologa, tāpēc es nezinu, vai es varu teikt, ka tā ir mana akne. Vienkārši šķiet, ka man tur pumps izdomāja uzrasties uz manas sejas. Šis būs ļoti haotisks, bet es mēģināšu pastāstīt, kā tas viss sākās un kāds viss notika. Jā, šis būs diezgan atklāts video. Es nekad par to neesmu runājis, jo pumpas vienu brīdi bija man ļoti sāpīga tēma. Es mēģināju savā datorā atrast bildes, un tad es atradu 2013. gadā fotografētas bildes, kur izskatās, kā tā pubertāte man iesita. Ja jūs saprotat angļu valodu, tad jūs saprotat, kāpēc es šo saku. Man visa seja ik pa laikam bija tādās mazās pumpiņās. Īstenībā ļoti līdzīgi, kā man ir šobrīd. Tā man apmēram sākās. Ja jūs redzat, tad re, kur man ir pumpiņi. Man te kaut kur ir pumpiņas. Man ir uz deguna daudz to melno pumpiņu. Pašā sākumā man īsti netraucēja, jo es biju tāds cilvēks, kuram bija vienalga. Tajā laikā arī nebija tāds, kosmētika jālieto. To kosmētiku sāk lietot ar kaut kādiem 17, 18 gadiem. Man 15 gados tas nelikās nekas tāds baigi vitāli svarīgs. Un tad tās pumpas sāk parādīties vairāk, un tad man pienāca kaut kādi 17 gadi. Mana seja, wow! Sapratu, ka man laikam kaut kas ir jāsāk lietot. Es atceros vienu reizi, man bija tāda labākā draudzene. Viņai seja ir diezgan laba, viņa nav tik problemātiska kā man, un viņai bija pāris izsitumu. Viņai bija tāda uzmetusies viena lielā pumpa. Viņa par to ļoti pārdzīvoja. Tu pārdzīvo par savu vienu mazo pumpiņu. Tu paskaties uz mani, man viss ir reāli tādās pumpās, un tu pārdzīvo par vienu savu mazo pumpu. Tas tajā brīdī man likās tik ļoti sāpīgi. Ko man teikt, ka man viss seja ir tāda, un es tur neko nevaru darīt. Es sapratu, ka man kaut kas ir jāsāk darīt lietas labā. Es sapirkos visādas svainītas, atceros, man draudzene iedeva vienu kaut kādu gēliņu. Es uzklāju to gēlu, un nākamajā dienā man bija vēl vairāk pumpu. Un man bija vienkārši tāds, kāds sakars, es cenšos kaut ko darīt lietas labā. Un jūs uzmetaties vēl vairāk pēc. Un es nesapratu. Laikam tajos 17 gados sāku lietot vairāk kosmētiku. Un starp citu, man šodien nekā nav uzklāts tā, lai jūs redzētu, kāda ir man seja šodien. Man kādreiz bija tāds priekšstats, ja es likšu kosmētiku, cilvēki pieradīs pie manas kosmētikas, un tad, kad es neuzlikšu kosmētiku, cilvēki domās, ka es esmu kaut kāds spoks. Un bija viena tāda klases biedrene, kurā vienreiz atnāca bez kosmētikas, un visiem bija tāds, tev viss kārtībā, tu neesi slima. Vienkārši cilvēks tikai nav uzlicis skropstušu un nav uzlicis tonālu. Viņi ir tik ļoti pieraduši pie tā, kā tu izskaties ārā kosmētika. Tas nav pareizi, tāpēc es nelietoju kosmētiku. Un kad es pārvācos uz Rīgu, bija 18, 19 gadi. Mana seja. Man bija divi joki par manu seju. Pirmais joks bija, parasti saka, ka zvaigznes debesīs ir tik daudz, ka to nevar saskaidīt. Man bija tāds, ja zvaigznes nevar saskaidīt, tad iedomājieties, mans pumps ir vēl vairāk, un tās vēl vairāk nevar saskaidīt. Un otrs joks, kas man jau bija senāk par manu seju, ja citiem cilvēkiem uz sejas uzmetās pumpas, tad man uz manām pumpām kādu brītiņu parādās sejas pleķīši uzmetās. Vai nenormāli daudz pumpu. Un, kad es skatos tās bildes, man tāds, kā jūs uz mani normāli varējāt paskatīties, kā var vispār ieskatīties man acīs, ja man šeit visur apkārt ir kaut kādas pumpas. Laikam es pie tā biju tik ļoti pieradusi, arī kaut kā tajā laikā neviens par to neko īsti nepārmet. Mums šķiet, ka, visi redz mūsu pumpas, visiem baigi interesē. Ja viņš ierādīs man to pumpu, šausmas, bet īstenībā nevienam neinteresē. Tu domā par sevi, vai ne? Domā par to, kā tu izskaties. Tu sevi esi pirmajā vietā, tas ir tikai vienīgi cilvēcīgi, un tā arī visiem cilvēkiem. Tad, kad tev uzmetās tās pumpas, cilvēks paskatās uz to pumpu, bet ja viņš būs normāls cilvēks, viņš neko neteiks, un viņam pat tas nelasies dīvaini, jo mēs visi esam cilvēki, mēs visi esam pumpa, mēs visi to saprotam. Tāpēc, ja tev ir pumpas, kuras tu domā, ka tev traucē dzīvi, nevajag par tām pārdzīvot. Tās ir pumpas, viņas paņems un pazudīs. No pumpām nevajag sabojāt tavu garstāvu. Īstenībā mēs esam vienīgie, kuriem interesē mūsu pumpas, un tas, cik mums ir daudz pumpu. Kaut kāds garām gājis, jūs zināt, cik man daudz ir bijuši komentāri par manām pumpām? Es saprotu, tas laikam bija tāds trends. Parasti es kaut ko lietoju, un tad palīdz, ja man sejas āda laikam pierod, un tad atkal ir pumpas. Tad sākumā man bija maz pumpa,
tad radās arvien vairāk, bija tiešām ļoti traki. Un tas bija tik traki, ka man šķita, ka trakāk vairs nevar būt. Bet galvenais, ka tajā momentā es to īsti neievēroju, jo man bija vienalga. Es pat nedomāju par to, kā cilvēki uz mani skatīsies. Es taču visi esam cilvēki, mums visiem ir pumpas, un mēs visi to saprotam. Ja tev ir pumpas, kuras klāj visu tavu seju, nepārdzīvo par to. Vienkārši cīnies ar to, bet neļauj tam ietekmēt tavu garstāvokli un tavu pašsajūtu. Tas ir pārējoši. Tev vienīgam interesē tās pumpas. Cik dīvaini tā gaistība. Kāpēc jūs man neko neteicāt, ka man pusē visu laiku bija apgaismota? Es atvainojos, draugu skaitoties, ja? Tad es nesen saņēmu piedāvājumu no Eucerim. Tā ir tāda firma, kur var nopirkt reāli tikai aptiekās. Ja viņas var nopirkt tikai vienīgi aptiekās, tas nozīmē, ka tas jau ir labāk iestādi par tiem draugu produktiem un visu to, ko var nopirkt Rimī. Un tad es izlēmu pamēģināt. Un martā laikam ir vizīte pie dermatologa, un viņš man pastāstīs, kas notiek ar mani seju tālāk, kas notiks, kā es varu lietot tos produktus. Vēlos, lai tu ieraksti komentārā savu pumpu stāstu, kā tev ir bijis, kāda ir tava pieredze ar pumpām. Un varbūt, ja tev nav pumpu, tad kā tu to dabū gatavu? Vai arī, ja tev ir pumps, kā tu tiec ar to galā, vai tu pārdzīvo, vai tu nepārdzīvo, tev ir vienalga, vai citi kaut ko par to saka. Kā kādreiz man filmēja Gundars manas video, vienmēr, ka viņš uzlika kameru, viņam bija tāds, tu varētu uzlikt kaut ko sejas lūdzu. Jo baigi spiežas ārā tāds pumps. Jā, tāpēc ieraksti komentārā savu pumpu stāstu un par to, kādi produkti varbūt tev ir palīdzējuši. Un vēl ieraksti komentārā, ja tev nav pumpu stāsts, tad ieraksti komentārā, kādi jautājumi tavuprāt man vajadzētu pajautāt dermatologam. Ātri es jums parādīšu, kādas man produktiņas iedod. Produktiņas? Tagad pārvēršamies par beauty guru. Man ir nomierinošs krēms, tad ir matējošs fluīds ādai, tendence ar akni. Man ir jauka sejas āda. Tā, es domāju, ka man ir jauka, jo man šeit ir spīdīgs. Šeit ir tāds normāls, te ir diezgan matēts un šeit ir pārāk spīdīgs. Un šis ir labākais, kas man ir noticis sadarbībā ar viņiem. Man nesen beidzās konsīlers. Šim man ir lielāka uzticība. Viņš ļoti mums mažo, jo tas iepriekšējais konsīlers bija vienkārši patīgs. Attīrošs želei. Es domāju, ka šim nevajag paskaidrojums, jūs zināt visu, kas ir attīrošs želei. Tad ir toniks, arī to jūs droši vien zināt. Tad ir serumiņš, atjaunojošs, ādas atjaunojošs serumiņš. Starp citu, arī ir diezgan daudz rētu palikušas no pumpām. Un kas man mainījās? Es pajautāšu viņai, vai es drīkstu spiest pumpas. Es ļoti ceru, ka šis bija interesants video. Tas nav īsti tāds video, ko es parasti veidoju, bet es ceru, ka jūs kaut ko jaunu uzzinājāt. Un tad jau tiekamies nākamajos video. Un nākamajos video, kurš būs pašu Eucerim, kā es iešu pie tā dermatologa un kā viņš man pastāstīs, kā es varu lietot. Un tāpēc raksti komentārā, kāds būtu tavs jautājums dermatologam un ieraksti savu stāstu. Un tad jau tiekamies nākamajā reizē, nākamajā nedēļā. Čau! Piedod par manu balsu šodien un par manu puņķītu un par kakliņu un vispārējo. Es varu nospiest. Atā! Es to spēju? Es to spēju? Nē. Atā!